Es esmu Madara Mančinska, es pārstāvu šodien uzņēmumu Tilde, kuras vadu pārdošanas un klienta apkalpošanas nodaļu Baltijā. Man ir prieks jums pastāstīt, par ko tad nodarbojas Latvijas uzņēmums un cik daudz mēs esam darījuši arī tieši mākslīgā intelekta jomā un valodu tehnoloģiju jomā. Un gribētu jums arī iezīmēt to pasauli, kas ir tie risinājumi mākslīgā intelekta, kas tiešām strādā un kas palīdz uzņēmumiem strādāt efektīvāk. Ja mēs runājam par manu pieredzi, tad pirms tam es esmu vairāk kā 10 gadus strādājusi lielākajās Latvijas bankās, attīstījusi dažādus finanšu produktus, tā skaitā Signet banka, Svetbanka, Citadela banka. Principā visās bankās ir pabūts. Un tad, kad tā attīstība produktu ļoti palielinājās daļa dažādiem compliance jautājumiem un AML jautājumiem, es aizgāju uz fintech jomu, kur arī bija ļoti strauja attīstība notika. Un tad jau fintech laikā es sāku pat izmantot aktīvi šos mākslīgā intelekta rīkus. Man radās ļoti liela interese. Kā tas vispār ir uzbūvēts, tā kā es vienmēr esmu tāds produktu pusē cilvēks, tad es gribēju saprast, kas lācītam ir vēderā. Un tad man uzrunāja Tilde, un tā es nokļuvu Tildē. Un šobrīd jau tuliņ jau 2 gadus strādāju tieši ar valodu tehnoloģijām un mākslīgā intelekta produktiem. Mākslīgais intelekts vai AI šobrīd ir tāds ļoti liels buzzwords mūsu tirgū, tāpēc ne tikai mūsu tirgū, bet arī pasaulē, ja mēs paskatāmies uz tādu vēsturi, piemēram, dažādiem attīstības lēcieniem elektrību, piemēram, ievies 30 gadus, kamēr visu infrastruktūru sakārtoja mākslīgo intelektu, kopš parādījās ChatGPT, jau ir 2,5 gadi. Principā tas lēciens ir ļoti, ļoti strauji. Ja mēs paskatāmies meklējumos vārdus, kas ir internetā, kādreiz numur 1 Google meklējamākais vārds bija Taylor Swift. Uzminiet, kurš ir pārspējis viņu tagad. Tagad ir pārspējis mākslīgais intelekts, ChatGPT. Visi meklē, kā ar to strādāt, kā to pielietot un kā to pielietot savā dzīvē. Es ticu, ka mēs drīzumā būsim pie šīs situācijas, kad mums būs dažādi mākslīgā intelekta rīki, palīgi, aģenti gan mūsu privātam lietojumam, uzņēmumu lietojumam un tādā valstiskā līmenī arī. Līdz ar to ir svarīgi šajā jomā neatpalikt. Pastāvēs tas, kas mainīsies un tas, kas mācīsies. Un arī šeit tas vēlreiz un vēlreiz ar mākslīgā intelekta ieviešanu arī pastiprinās. Bet man patīk bija vienas kompānijas reklāma, kur bija nosaukums AI took my job. Daudz baidās par to, ka mākslīgais intelekts atņems mums darbu. Bet tad nāca nākošais teikums šajā reklāmā to the next level. Tas nozīmē, ka mums ir jāprot šos rīkus pareizi izmantot, palīdzēt mums būt efektīvākiem un atstāt laiku sarežģītākiem uzdevumiem, ko var vēl joprojām tikai cilvēks. Es ticu, ka ārste, piemēram, vai vecmātes, kas pieņem bērnus, ka viņas tik ātri mākslīgais intelekts neaizstās un neaizstās varbūt arī nekad. Lūk, tad mans stāsts šodien ir vairāk fokusēts tieši uz uzņēmumiem un kā mākslīgais intelekts var palīdzēt jūsu uzņēmumos, kurus jūs pārstāvat. Tad Forbes bija nesen tāds pētījums, kad aptuveni 90% mākslīgā intelekta izmēģinājumi projekti netiek ieviesti reālajā vidē. Kāpēc? Mēs to arī ļoti bieži pieredzam arī ar saviem klientiem. Visiem šķiet, ka tas ir tāds paņemšu ChatGPT, OpenAI un uz tā bāzes sākšu būvēt savu virtuālo asistentu vai uzbūvēšu kaut kādu iekšējo tādu zināšanu bāzi, kas atbildēs uz maniem jautājumiem, bet tad tur iestājās, kā es saku, šī šķēre, šīm zināšanām par to, kā mākslīgais intelekts vispār darbojās, kā tie dati ir jāsagatavo, lai viņš spētu atbildēt jēgpilni. Un mēs arī šobrīd redzam to tendenci, kad uzņēmumi, kas ir izveidojuši tādas, ir mākslīgā intelekta departamenti atsevišķi, kur viņi taisīs savus rīkus. Šīs zināšanas ir vēl jāapgūst. Tu nevari tā no nulles teikt, ka tagad es piesēdīšos, es pastīšos pāris kursus un es tagad uzbūvēšu tādu ļoti labu mākslīgā intelekta rīku, kas spēs ļoti labi atbildēt, pārvaldīt kaut kādus procesus kompānijā un arī efektīvi strādāt un aizvietot varbūt kaut kādā ziņā cilvēkus arī. Tādēļ šeit ir tās atbildes par to, kāpēc mākslīgā intelekta projekti neizdodas. Tā ir neveiksmīga ieviešanas stratēģija.
Tas ir nepiemērots sadarbības partners, tie ir nepietiekami risinājumi pielāgošana, vāju gaidu pārvaldību, jo bieži vien tas, ar ko es kā pārdošanas vadītāja strādāju ar tām gaidām, kas ir klientiem. Daudziem liekas, ka tagad es atnākšu un man ir kaut kāda burvi noņa, un es izdarīšu tā, ka viņš darīs visu automātiski, pats visu sapratīs. Lai jūs saprastu, tā pirmreizējā mākslīgā intelekta rīku ieviešana, tā apmierinātība klienta pusē ir diezgan zema. Un tad ir jautājums par to pielāgošanu, kā mēs šo rīku pielāgojam, lai viņš atbilst šīm klienta vajadzībām. Un, lai viņu pielāgotu pareizi, jēgpilni, ir nepieciešams zināšanas par to, kā tad šī tehnoloģija vispār strādā. Un tāpēc es varu teikt, ka Tilde jau ar mākslīgā intelekta izpēti darbojās 15 gadus. Mums ir 12 zinātņu doktori. Mēs piedalāmies, mēs esam vienīgais arī uzņēmums Eiropas komisijas iniciatīvā par mākslīgā intelekta izpēti. Vispārējie universitāšu zinātnieki, līdz ar to mums šī pieredze ir. Un mēs zinām, kā šīs rīki ir jāpielāgo, lai viņi strādātu pareizi, kā klients vēlas. Ko tad var izdarīt lielie valodas modeļi vai šis mākslīgais intelekts jūsu uzņēmumā? Viņš var ģenerēt saturus, viņš var veikt valodas atpazīšanu, viņš var veikt tulkošanu. Ja kādreiz bija tulkošanas automātiskie rīki, bija tikai mašīnu tulkošana, tad tagad mašīnu tulkošana ir apvienota vēl ar mākslīgo intelektu. To mēs esam ieviesuši arī savā rīkā. Tad mēs veidojam šīs klientiem pielāgotās mašīnu tulkošanas sistēmas, kas automātiski kā Google Translate tulko, bet viņas ir apmācītas vēl ar klientu tulkošanas vēsturēm. Līdz ar to viņas tulko tieši tā, kā klients ir pieredzis. Plus vēl tur ir mākslīgā intelekta podziņa, kur tu vari veidot kopsavilkumu no tā teksta, ko tu esi iztulkojis. Tu vari veidot jaunu prezentāciju no tā teksta, ko tu esi iztulkojis. Tās iespējas ir ļoti daudz, ko paver tieši šī tehnoloģija. Protams, var atbildēt uz jautājumiem. Vēlāk stāstīšu konkrētus piemērus, kur mūsu klienti veido tādus kā iekšējās zināšanu bāzes, tādu iekšējo ChatGPT. Tirgus izpēti veikt. Mums ir uzņēmumi, kas grib, piemēram, lai palīdz analizēt kaut kādus datus. Piemēram, ja jums ir kaut kāds liels datu kopums, tad šis mākslīgais intelekts nevis jums ir datu analītiķi, bet ir mākslīgais intelekts, kas ir apmācīts tieši šos konkrētos datus analizēt un varbūt izdot arī kaut kādas konkrētas atskaites. Tie ir uzdevuma automatizācija un arī informācijas pārvaldība, kas nav mazāk svarīga. Kā ātrāk apgūt, kā ātrāk iegūt šīs atbildes, kā ātrāk apkalpot un kvalitatīvāk klientus. Tas ir tie procesi, principā, ko mēs palīdzam risināt. Un tad pašreizējie izaicinājumi ir, kādi ir uzņēmumiem. Tātad ir grūtības ar specializētām jomām un tehnoloģijām, terminoloģijām. Datu kvalitāti un sagatavošanu principā pirms uzņēmums sāk tādu lielo tādu pārmaiņu laiku un sāk ieviest šos lielos valodu modeļus vai dažādas mākslīgā intelekta produktus savā procesu uzlabošanā, viņiem ir jāpastrādā pie datu sakārtošanas. Jo, kā mēs zinām, ja mēs miskasti tur ieliekam, tad miskasti arī nāk ārā. Bet, ja mēs to izdarām kvalitīvi, mēs šos datus sakārtojam, tad arī bija viens pētījums nesen, kad uzņēmuma darbību tajā konkrētajā procesā ieviešot mākslīgā intelekta risinājumu uzlabo 2,5 reizes. Nevis 2,5%, bet 2,5 reizes. Tad iedomājieties, cik laiks mums paliek kaut kādiem citiem uzdevumiem, ko mēs varam darīt, to kaut kādu daļu var aizstāt mākslīgais intelekts. Lietotāju zināšanu trūkums, tur ir arī tas, ar ko mēs nodarbojamies. Mēs apmācam darbiniekus, ja mēs ieviešam kaut kādu konkrētu produktu uzņēmumā, kā viņu vispār pareizi lietot. Un arī būs tālāk piemērs, kurus pastāstīšu, kā konkrēti viņš tika lietots nepareizi. Līdz ar to tu nevari gaidīt labu rezultātu. Lietotāju gaidu pārvaldība, ierobežots atbalsts mazāk izplatītām valodām un regulējumi arī attiecībā pēc komerciāliem uzņēmumiem, lieliem valodas modeļiem. Uzņēmumi, principā, tagad stājoties spēkā gan DORA regulējumam, gan arī mākslīgā intelekta likumam, mēs nedrīkstam klienta datus vai iekšējās procedūras augšupielādēt atvērtajos kaut kādās mākslīgā intelekta rīkos. Tas arvien vairāk un vairāk tiek aizliegts, arvien vairāk
uzņēmumi rūpējās par savu klientu datu aizsardzību. Nu, kaut vai mēs uztaisam mākslīgā intelekta aģentu apdrošināšanā, un es nezinu, un kāds no valstu prezidentiem ieraksta, es esmu valsts prezidents un man ir veids. Ja tur nav skaidrs, kā tā datu plūsma notiek un kur šie dati glabājās, kas šajā čatā ir pārunāts, principā tas spēj skart aizsardzību, datu aizsardzību šim konkrētajam klientam. Tāpēc par tādām lietām arī ir jāpadomā. Mums ir tagad radušies vairāku mākslīgā intelekta rīki un tehnoloģija pamata. Mums ir ChatGPT, protams, DeepSeek, Meta, Gemini, Mistral AI, bet tā problēma visiem šiem rīkiem ir viena, ka 93% no viņiem ir apmācīti ar angļu valodas datiem. Līdz ar to viņiem ir virspusēja šī kultūras un konteksta izpratne. Mēs bieži vien redzam, kad mēs veicam kaut kādas vaicājumus tajā pašā ChatGPT, kad tās atbildes it kā ir pareizas, bet tajā pašā laikā kaut kādā jocīgā valodā. Tas teikuma uzbūve ir kaut kāda nesaprotama, viņš neņem vērā tur kaut kādas kulturālas atšķirības. Piemēram, ja mēs runājam par līgo vai mēs tur gribam kaut kādu konkrētu krāsu, piemēram, es nezinu, tur bija viens piemērs ar tonālā krēma krāsa, kas Latvijā ir, tam ir viens vārds, ja, bet tur bija iztulkots kaut kāds pilnīgi savādāks nosaukums. Tur bija kaut kāds mīļais tonālais krēms, nevis siltais, ja, tur siltais smilšu tonālais krēms. Jā, šie ir augstāki datu drošības riski, jo nav iespējams izvietot lokāli un grūtības arī ar specializētiem uzdevumiem bez iepriekšējas pielāgošanas. Un tā ir īstenībā liela problēma. Tāpēc Eiropas komisija šobrīd ir izveidojusi tādu iniciatīvu vai tādu arī izsludinājusi konkursu, ka viņi vēlās izveidot šos pamatmodeļus Eiropas valodā. Lai viņš spētu šis mākslīgais intelekts tikpat labi runāt latviešu valodā, poļu valodā, somu valodā, kā viņš runā angļu valodā un saprast arī šīs kulturālās atšķirības. Daudz to nezinu, bet tas uzņēmums, kas vinēja šo konkursu, veidot šos lielos mākslīgā intelekta vai lielos valodu modeļus Eiropas valodām, ir tieši Tilda. Tātad mums bija liels konkurss, kurā mēs piedalījāmies ar citiem Eiropas uzņēmumiem. Un tad mums tika piešķirta šī unikālā iespēja. Mums tika piešķirta piekļuve Somijas superdatoram Lumī, kas ir 3. ātrākais dators pasaulē. Ja mēs tos mākslīgā lielos valodu modeļus trenētu ar savām serveru jaudām, mums tas aizņemtu varbūt 20-30 gadus. Līdz ar to mums ir vajadzīgas ļoti liels servera jaudas, lai varētu šos mākslīgā intelekta rīkus ļoti ātri satrenēt. Jo tas uzdevums mums ir to izdarīt līdz oktobrim. Un, ko tas nozīmē, šis pamata lielais valoda modelis Eiropas valodās? Tas nozīmē, ka viņš būs brīvi pieejams. Tas pats OpenAI varēs paņemt viņu un pieslēgt saviem lielajiem valodas modeļiem, lai šis rīks spētu runāt tikpat labi citās valodās arī Eiropas. Ja mēs skatāmies, tad jā, tas ir tas atvērtā kods. Tas nozīmē, ka visiem būs viņš pieejams. Fokus būs tieši uz nepietiekami pārstāvētajām Baltijas un Austruma Eiropas valodām. Mēs vēl savas iniciatīvas pēc paņēmām arī ukraiņu valodu, kas nav Eiropas Savienībā, bet arī trenēsim ar viņu datiem. Mums ir iedoti 30 miljārdu datu, lai apmācītu. Tas ir ļoti liels skaits. Datu apjoms, lai šos modeļus trenētu. Un mums pie šī projekta strādā lielākā daļa mūsu zinātnieku šobrīd, lai līdz oktobrim to visu pielāgotu. Un tad es vēlējos arī ieskicēt šo sarunu botu evolūciju, kas ir. Kā ir attīstījušies, jo daudziem liekas, ka vēl joprojām ir šie sarunu boti vai chatboti, kas ir tie dumjie, kas atbild tikai uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Pasaule ir ļoti mainījusies arī šajā jomā. Arī mēs izstrādājam šos mākslīgā intelekta aģentus šobrīd. Ja mēs skatāmies sākumu, tad bija tie tradicionālie sarunu boti, bija vadītie dialogi. Tas nozīmē, uz katru jautājumu tev vajadzēja ierakstīt atbildi šajā administratīvajā panelī, kas taisīja šos sarunu botus. Un viņš nespēja ārpus šīm iedotajām atbildēm ar tevi komunicēt par to pašu tēmu vai par citām tēmām. Tās bija statistiskas atbildes un ar iepriekš definētiem jautājumiem.
Pēc tam nāca mākslīgā intelekta sarunu boti, kur mēs pielikām arī šos te brīvās formas ievadītie teksti. Tas nozīmē, ka ir tas pats tas vadītais dialogs, bet tu vēl vari augšu pielādēt kaut kādu zināšanu bāzi, un viņš meklē tajā zināšanu bāzē atbildes. Uz jautājumiem tev nav jāraksta katrs jautājums atbilde. Un tagad nākošais lēciens attīstības ir šie te mākslīgā intelekta aģenti. Nu, tie principā ir jau tādi pilnvērtīgi darbinieki, kas strādā 24/7, kas nekad neslimo, un viņiem ir iedota pilnīga zināšanu bāze arī par klientiem. Tātad viņi ir saintegrēti, piemēram, ar kompānijas iekšējiem kaut kādiem CRM, kur ir klientu uzskaiti, vai tur viņu rēķini, atlikumi, adreses, viss, kas saistīts ar konkrēto uzņēmumu darbību un šo te klientu. Viņi veic vairākus soļus uzdevumus, un viņi reāli risina problēmas. Tātad viņi spēj tev pateikt, vai tu esi samaksājis pēdējo rēķinu, kurā, ja tas, piemēram, ir atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums, kurās dienās tev izved miskasti, tu vari caur viņu pārslēgt līgumu. Kad es vēlos, lai man izved, piemēram, nevis trešdienās, bet 2 mēnesī piekdienās. Un viņi uztur šo te ilgtermiņa atmiņu par to, kādas tad ir bijušas jūsu sarunas jau iepriekš, un spēja turpināt šo sarunu arī vēlāk. Un tie jau ir tādi reāli, es teiktu, aģenti, kas spēj principā paņemt vismaz, šobrīd tie, kas mums klienti tādus ir ieviešas, viņi paņem 70% no komunikācijas ar klientiem. Un tas ir ļoti liels procents. 30% paliek tie sarežģītākie gadījumi, ko vēl joprojām apkalpo cilvēks, bet ko šis risina, kad man ir informācija kā klientam pieejama 24/7 un man pieejamā laikā, ka man nav jāzvana tad, kad ir darba laiks, ar ko es bieži vien saskaros dažādos uzņēmumos, kur man ir kaut kāda ar viņiem noslēgta, līgumi par kaut kādām konkrētiem servisiem, ko viņi man piegādā. Ko tad vēl šie mākslīgā intelekta aģenti spēj saprast? Viņi saprot, tur apakšā ir vairākas tehnoloģijas. Man patīk vienmēr uzzīmēt, ir tāds tā kā aizbergs. Ir tas augšņi, ko mēs redzam, kā viņš ar mums komunicē. Jā, forši saprot, bet apakšā tur ir diezgan daudz tehnoloģiju. Saprot brīvas formā ievadītu tekstu. Tas nozīmē, ka apakšā ir tas natural language understanding vai tā kā valodas sapratni. Ja tu rakstīs ar kļūdām, viņš arī sapratīs kontekstu un spēs atbildēt uz tavu jautājumu. Viņš sniedz atbalstu lēmumu pieņemšanā, viņš spēja pateikt, tev ir šitā, un es tev iesaku, piemēram, izdarīt šitā. Viņš spēja veikt arī pārdošanu, tā kā upsell. Ja viņam ir ielieplādēta šī vēsture par klientu, viņš zina, ko viņš jau lieto, viņš var piedāvāt, piemēram, kādu produktu, kas viņam nav. Ja tā ir apdrošināšana, viņš redz, ka tev ir kasko apdrošināšana, bet tev nav mājokļa apdrošināšana, viņš piedāvā, varbūt tu vēlies īpašo piedāvājumu savam mājokļam. Komunicē gan rakstiski, gan balsī. Tas arī ir viens no tādiem unikāliem jaunumiem, ko arī dara Tildes boti, ka tu vari komunicēt sarakstoties, un tu vari komunicēt arī balsī. Tātad viņam ir apakšā šī balss transkripcija, kas transkribē to, ko tu saki. Tad viņš sameklē savā zināšanu bāzē atbildi un spēja tev sintezētā balsī pretī arī atbildēt. Un tas iet kopā arī ar piekļūstamības aktu, kas stāsies spēkā šī gada jūnija beigās, kas paredz to, ka ir jānodrošina vairākās modalitātēs informācijas pieejamība jūsu klientiem. Jo Eiropas Savienībā ir ļoti daudz cilvēku ar uztveres problēmām un invaliditāti. Eiropas Savienībā bija 26%, Latvijā ir vēl sliktāka situācija, mums ir 32% šādi cilvēki. Tas nozīmē, ka ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgas iespējas dažādos veidos saņemt informāciju. Tātad, ja jums ir jārīko kāds publisks pasākums, tad no jūnija beigām ne tikai tas, kā es te stāstu, žēl, ka es šodien neuzliku, vispār vajadzēja. ne tikai tas, kā es šeit stāstu priekšā, ka jūs man dzirdat, bet būtu arī uz ekrāna jāiet vai jūsu vieda ierīcēs jums vajadzētu redzēt arī rakstiskā veidā, kas ir reāla laika transkripcija. Tāda rīka jau pastāv, tā kā ja jūsu uzņēmumā ir vajadzīgs, tad droši varat arī jautāt man. Pastāstīšu, kur tos atrast. Tāpat arī chatbotiem ar viņiem ir ne tikai jāsarakstās, bet arī jāatbild mutiski.
Viņš spēja automatizēt uzdevumus, palīdz organizēt šīs darba plūsmas, integrēs jau ar esošām sistēmām un var tikt izvietots arī lokāli, kas daudziem, it sevišķi valsts iestādēm, ir svarīgi, un arī militārām iestādēm, ka mums tas neglabājās nekādā mākonī, kad tas mums darbojās mūsu infrastruktūrā. Un tad te ir viens no tādiem jaunākajiem mūsu produktiem, kas ir šī semantiskā meklēšana vai tilde Enterprise Assistant. Tas ir iekšējais zināšanu bāze, iekšējais ChatGPT, varētu teikt. Bet viņš ir apmācīts tikai ar uzņēmumu datiem. Līdz ar to viņš nemeklē, ja jūs būsiet iedevuši kādu mājaslapu, ko viņš tā kā noskrāpē, mēs sakam, tad viņš par viņu zinās. Bet ja jūs nebūsiet iedevuši, tad viņš par to tā informāciju nekādu nedos. Tas ir kolēģis, kurš nekad nav atvaļinājumā. Viņš ir gudrākais iespējams kolēģis. Viņam ir iedotas šīs zināšanas visas. Tā ir ļoti ātra uzreiz informācijas apmaiņa uzņēmumā. Tā virtuālā asistenta platformā viņš tiek būvēts, kur var pārvaldīt šo zināšanu bāzi. Jūs varat sekot sarunām, jūs varat skatīties, ko jūsu darbinieki jautā, ar kādām zināšanām vēl ir jāpapildina. Es atceros savā laikā, man bankā, mums arī bija tāds kā iekšējais SharePoint, lai to atrastu kaut kādu pēdējo kredītkaršu kampaņas nosacījumu, kas viņai kvalificējās, kāda ir nosaukums vai datums, tev vajadzēja diezgan ilgu laiku rakties tā, kurš ir pēdējais valdes nolēmums, tad iet iekšā tajā nolēmumā, skatīties, kas tad ir, kas kvalificējās šai kampaņai. Tagad tev pietiek tikai uzdot vienu jautājumu, viņš tev uzreiz iedod atbildi. Mums ir kaut kādi klienti arī, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, kur ir ļoti liela darbinieku mainība. Parasti jau visas tās krīzes situācijas degvielas stacijās notiek tad, kad galvenais birojs nestrādā. Līdz ar to viņam ir iespēja ātri uzdot, nevis rakties cauri procedūrām vai meklēt, bet viņam ātri ir iespēja uzdot šim iekšējam rīkam un atrast atbildi, kā viņam konkrētā situācijā rīkoties. Tāds viņš izskatās. Izskatās līdzīgi tāpat kā ChatGPT. Tas pierastais loks ir tā vēsture. Ir kaut kādi jau tie visbiežāk uzdotie jautājumi sagatavot. Viņš spēj runāt dažādās valodās. Ja tu sāksi uzdot viņam krievu valodā, tad viņš atbildēs krievu valodā, ja angļu valodā, tad angļu valodā. Kaut arī viņam zināšanas būs iedot, piemēram, latviešu valodā. Tu vari novērtēt šīs sarunas, un, piemēram, tas, kas ir administrators, kas skatās, kādi tad ir tie jautājumi, ko uzdod šis klients, darbinieks, tad viņš var redzēt, kas ir atzīmēts šķīt uz leju, kāpēc šīs atbildes ir bijušas sliktas un ar ko vēl ir jāpapildina šī zināšana bāze, lai viņš varētu atrast šīs atbildes. Un tad viņš arī parāda avotus. Tātad, kāpēc viņš ir tieši tā atbildējis un ne savādāk. Un parāda arī konkrēto dokumentu, un dokumentā parāda, kur šī atbilde ir atrodama. Tā kā, ja viņš sāk izdot nepareizas atbildes, tad jūs varat viegli atrast, kāpēc viņš izdod šo nepareizo atbildi un nomainīt šo dokumentu vai izdzēst vispār ārā. Nav divi vienādi uzņēmumi, tāpat arī nav divi vienādi mākslīgā intelekta aģenti. Un tad mēs vēlamies arī pastāstīt par dažiem mūsu klientiem, kuriem šobrīd jau mēs esam izveidojuši kaut kādus šādus mākslīgā intelekta rīkus. Un tad ir pats pēdējais, kas burtiski mums ir viena veiksmīga pilotprojekta rezultāts, kas ir Tilde Learn. Tas ir mākslīgā intelekta vadīts zināšanu palīgs un testu ģenerators, kas atvieglo mācīšanās procesu. Ir ļoti daudz uzņēmumi, kuri ir šie iekšējie mācību centri, un tad mēs domājam, kā labāk onboardēt mūsu jaunos darbiniekus, kā viņiem palīdzēt ātrāk apgūt šo informāciju. Tad tas, ko mēs izdarījām, mēs izveidojām šādu rīku, kurš automātiski ģenerē no avotiem testus. Un automātiski ģenerē apkopojums par konkrēto tēmu. Un ar dažādiem atbilžu variantiem. Vai tur jā, nē, vai brīvas formas atbilde, vai, piemēram, tur ir 3 iespējamās atbildes no dotajiem variantiem. Darbinieks var mācīties savā vērtā tempā, saņemt atbildes uz jautājumiem jebkurā laikā, un arī vadītājs gūst pārliecību par to, ka komandas zināšanas, ka viņš ir iedevis visus rīkus, lai šis darbinieks būtu zinošs, lai viņš spētu arī labi atbildēt viņa klientiem un labi viņus apkalpot dienas beigās. Un tagad pēdējais slaids ir par to, ka par šiem mākslīgā intelekta risinājumiem jums ir uzņēmumā pirmkārt ir jāsaprot, kas ir tie procesi, ko varētu automatizēt, kas ir tas konkrētais sadarbības partners, kurš jums varētu palīdzēt to izdarīt.
Jo ir ļoti iesaku šis izvērtēšanas process, ar ko tad sadarboties šo rīku izveidē, lai viņš tiešām jūs viņu varētu palaist reālajā dzīvē, lai nebūtu tā kā Forbes pētījumā, ka 90% tā arī līdz klientam vai līdz darbiniekam netiek, tāpēc, ka saprot, ka viņš nestrādā tā, kā gribētu. Likums numur 1 ir par to, ka datumu un dokumentu sagatavošana veiksmīgai mākslīgā intelekta apmācībā ir kritiski svarīga. Tāpēc ir šī jautājums par šo datu kārtību un saprast, vai jums nav kaut kāda novecojusi informācija, kas šim mākslīgā intelekta rīkam nav nepieciešams. Un arī tas, kas ir tās mūsu unikālās zināšanas, piemēram, mēs taisījām arī Getliņiem botu, kas atbild par 3 jomām. Tur ir poligons, tomātu gurķu audzēšana un ekskursijas. Un tad viena no tām problēmām tur arī bija tāda, ka tas viņu klients jau nesaka, es vēlos nodot elektrozāģi Philips 505. Viņš vienkārši ieraksta, vai es varu nodot Philips 505. Tas mūsu izaicinājums pēc tam bija, mēs šo mākslīgā intelekta rīku apmācījām ar visām elektrotehnoloģiju kodiem. Lai viņš spētu saprast, ka Philips 505 ir elektrozāģis un kāda ir tie nodošanas pamatprincipi. Tad otrais tāds ieteikums ir, ka mākslīgā intelekta izmantošana uzņēmumiem atšķiras no lietošanas privātām vajadzībām. Mēs nevaram likt visos publiski pieejamos rīkos klientu datus, jūsu iekšējās procedūras. Un tas tiks uzraudzīts arī ar mākslīgā intelekta likumu. Līdz ar to tāpēc ir svarīgi uzņēmumiem izveidot tādus savus iekšējos šādus rīkus, kas palīdz meklēt šo informāciju. Trešais ieteikums ir, ka integrācijas, papildu funkcijas un individuāla apkalpošana ir labākie veidi, kā klientam nodrošināt pozitīvu pieredzi. Mūsu virtuālos asistents, kas patiešām ir labi uztaisīti, viņus aicina pat uz randiņiem, tāpēc, ka nesaprot, ka tur nav cilvēks pretī. Un ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumā ir šīs mākslīgā intelekta entuziasti, kas grib strādāt pie šiem rīkiem. Jo mēs saskaramies bieži vien, kad man tas entuziasms tildē ir daudz lielāks, bet es nevaru atrast pretī uzņēmumā to cilvēku, kas gribētu ar mani līdzdarboties un arī aktīvi iesaistīties, lai saprastu, kā viņu uzlabot un pielāgot tā, lai viņš strādātu tā, kā visi šie darbinieki vēlās, vai klienti. Mums bija, piemēram, arī interesanti, drīz publicēsim. Rīgas lidostai būs bots, ko arī ir izveidojis Tilde. Un tas, ko mēs izdarījām, lai viņš spētu labāk apkalpot tieši lidostas klients, ir integrējāmies kopā ar starptautisko sistēmu, kas ir izlido-ielido. Un tur arī bija izaicinājumi, tāpēc, ka tu nekad nezini. Tev ir jāsaprot arī, ko tu integrē un kas ir tā informācija, ko klients var izgūt. Testējot, mēs sapratām, ka klients var izgūt, cikos uz katras lidmašīnas iekāpja un nokāpja pilots. Kas arī bija pieejams. Tad testējot, saprot, šo informāciju mēs nedodam klientiem uz ārā, jo tas apdraud drošību un tā tālāk. Bet tas pozitīvais, kas tika iedots, ka tu vari paprasīt, vai šodien ienāks lidmašīna ātrāk no Amsterdamas vai no Berlīnas, vai man lidmašīna kavējās. Ka viņš uzreiz spēja tev pateikt, vai kā es drīkstu pārvadāt savu zelta zivtiņu. Tev nav jāmeklē viss mājaslapa, jāiet cauri, bet tu vari vienkārši ar vienu jautājumu to uzdot. Tā kā gaidat, maijā būs. Un 4. ieteikums ir par to, ka mākslīgā intelekta risinājums ir jāpadara pēc iespējas cilvēcīgāks. Mēs esam sapratuši, ka cilvēkiem nepatīk šie chatboti, kur ir vienkārši logo uzņēmumu. Viņiem patīk cilvēcisks tēls. Piemēram, Rīgas nama pārvaldniekam Jurim, viņam ir arī jūtas. Jo, ja uz viņu sāk lamāties, tad viņš pagriež muguru un saka, kad atnāciet citreiz, kad jums ir labāks noskaņojums. Bet tas, ko Juris ir izdarījis, jo viņš ir ļoti, ja viņā autorizēs un jūs esat Rīgas nama pārvaldnieka klienti, ja jūs esat autorizētie lietētāji, viņš spēj ļoti individualizētu informāciju sniegt par jūsu rēķiniem, par jūsu īpašumu. Caur viņu var izsaukt avārijas dienestu, caur viņu var pajautāt, kad jūsu mājā ir gaidāms restaurācija un tā tālāk un tā tālāk. Viņš ir tiešām superīgs darbinieks Rīgas nama pārvaldniekā, un viņš ir no darbiniekiem noņēmis šo negāciju vilni. Tāpēc, kad pārsvarā uz Rīgas nama pārvaldnieks zvana tad, kad ir kaut kādas problēmas.
Un tad Juris ir tas, kas visas negācijas ņem uz sevi un paliek mūžīgi pozitīvs. Tad novēlu arī jums katrā savā uzņēmumā nonākt pie šādiem te rīkiem, mākslīgā intelekta, kas palīdz uzlabot gan jūsu produktivitāti, kas palīdz uzlabot klientu apmierinātību. Un, ja nepieciešama kaut kāda veida konsultācija, un kas vispār pasaulē tagad notiek mākslīgā intelekta jomā, tad droši varat vērsties pie manis un Tildes. Mēs pastāstīsim, jo mēs esam tie, kas to arī šobrīd pēta. Paldies!